Nedēļas nogalē Latvijas grāmatu izstādē Ķīpseles hallē notika žurnālista, rakstnieka un sabiedriskā aktīvista Imanta Liepiņa jaunākā pētījuma grāmatas par Zolitūdes Maksimas katastrofas cēloņsakarībām atvēršana un saruna ar autoru. Pēc autora vārdiem grāmatas pamatuzdevums ir sniegt pārskatāmu un viegli saprotamu kopskatu uz visu, kas noskaidrojies laikā kopš katastrofas brīža. Grāmata, kurai ir reizē divi apakšvirsraksti. Pirmais apakšvirsraksts ir kas vieno oligarkus, miljardierus, slepkavas celtniekus, deputātus un Kremli ar 54 cilvēku bojājumiem. Un otrs apakšvirsraksts aizmugurē Zolitūdes katastrofas politiskās, kriminālās un sociāli-ekonomiskās cēloņsakarības. Šī nelaimīgā situācija, kas 21. novembrī 2013. gadā notika, viņa ir skatāma no ļoti daudz dažādiem aspektiem, un tāpēc šajā grāmatā es esmu izvēlējies to, ko citi autori nav pagaidām vēl mēģinājuši aptvert, tātad iemeslus, kā tas vispār var būt, ka 21. gadsimta Latvijā tautai uz galvas sāk sabrukt lielveikali. Un šeit ir apskats par to, kas noveda, kā tika nīcināta Latvijas valsts likumiskā bāze, kas regulē dažādi normatīvi akti, kas regulē būvniecību, un kā ārzemju naudas maisu lobisti saimnieko pa Saeimu un ministra kabinetu kā pa savām darba telpām bez mazvai, kādā veidā pēdījis slavens playboys un ieguldījumu izpludinātājs Ričards Homburgs caur offshoriem un visādām aizdomīgām juridiskām personām, kādā veidā viņi investēja naudu, nezinu, ko dabūtu naudu Latvijā, un kā šis uzceltais objekts vienā mirklī ņēma un sagrūpa, paņemot līdz 54 cilvēku dzīvības. Sakiet lūdzu, kurš no jums ir dzirdējis, atcerās un zina, kas ir Viktors Ivanovs? Cilvēks 52. gadā dzimis, tas, kurš pēc tam, lai slēptu šo te savu nodarījumu, viņš pastrādāja 24 citas noziedzīgo nodarījumu epizodes un viltoja pārrakstus, slēptams šo te savu nepareizo darbu. Tātad, kā redzu, no auditorijā nav daudz cilvēku, kas to būtu dzirdējuši. Šis te Ivanovs, viņš pilnībā atzinās savos noziedzīgajos nodarījumos un parakstījās, ka viņš ir atzinis vainu. Viņš par to saņēma naudas sodu. 35 eiro un 55 centus viņš samaksāja naudas sodu par katru no cilvēkiem, kas gāja bojā viņa darbību rezultātā. Tātad šādas, un plus būs vēl klāt visi tie pārējie cilvēki, kuri arī šobrīd vēl 9 citi apsūdzētie ir apsūdzēti lielajā krimināllietā. Un šie te un citi fakti, to es jums īsumā nodemonstrēju, šie un citi fakti ir aprakstīti šajā te grāmatā. Vispirmām kārtām mēs redzam, kā tiek viltot dokumenti un kā tiek ieskrūvēts tās tīšprāt nepareizās skrūves. Tad mēs redzam, kā ārvalstu naudas maisu lobē Saeimu un citus ministra kabinetu un citus valsts varas, teiksim, dažādas instances un etapus, lai samazinātu dažādus, kā paši birokrātiskos šķēršļus investīcijām, bet realitātē tās ir uzjaukošām institūcijas, tiek tīšprāt mazinātas, un, diemžēl, tas viss noved pie traģiska iznākuma, un mēs redzam, kā tas viss, kāpēc tam visa nelaimīgā situācija atklājās visā savā pretīgumā, kā nezinu, no kurienes uzrodās viltvārds Somijas inženieris, kurš patiesībā nav nekāds inženieris un kurš nav veicis nekādas ekspertīzes, kā tad, kad viņu dienas biznesa atmasko, viņš momentā pazūd, tad kā politiķi tur slēpjas. Diemžēl šī informācija iepriekš ir bijusi izkaisīta pa apmēram 350 dažādiem avotiem. Tāda televīzijā, presē, radio, portālos, oficiālos dokumentos, izmeklēšanas dokumentos un tā tālāk. Un tad šī te darba funkcija ir savākt to visu kopā un salikt tādā vienotā stāstījumā, kas ir saprotams tādiem cilvēkiem, kuriem arī ikdienā neatliek laiks sekot visam līdzi.